Kas tad ir šie mistiskie, ēteriskie draugi? Tā es dēvēju savus palīgus, ēteriskos palīgus, kas ir ēteriskās eļas. Man šis nosaukums, jeb definējums ir tik ļoti sirdī mīļš un tuvs, jo tik tiešām es esmu ar ēteriskajām eļām sadraudzējusies kā ar dzīvām būtnēm, un tiešām viņas ar mani runājās. Vismaz priekš manis, un man nav kauns tagad to atzīt, vairāk es domāju, tas kaut kā tā normāli izklausīsies, bet šobrīd tā ir mana ikdiena. Tas ir tāpat tās kā ārā ir putniņi čivina, un liekas arī, kad ar viņiem mēs runājam, ir augi, ka mēs ar viņiem runājam, jāsaka savs puķīs, taču mājās arī, ka kopiem mēs ar viņiem parunājam pareizi. Tad arī ēteriskās eļas manā dzīvē ir ieņemt tādu pilnīgi tādu kā personības lomu jau, un tie ir draugi, ar kuriem es sarunājos. Viņi ienāca manā dzīvē 2015. gadā, mūsu ģimenē, un sākās, es teiktu, tā krasas pārmaiņas, ne tūlīt un tagad, bet pa solītim, bet kad apskatās jau uz tiem gadiem atpakaļ, un uz doto brīdi kāda 104, 105 mēneši jau, jāapskatās precīzi, šobrīd 2024. gada martā mēnesī, ja, kad esmu kopā ar viņiem, un esmu ļoti daudz ko piedzīvojusi, ko vispār nebija prātam aptvērusi, ka kaut ko tādu var piedzīvot. Tad, nu, jā, lielu laiku klusēju par to, tikai ar dažiem dombiedriem, tiešām ļoti dažiem dombiedriem apmainījāmies ar šīm sajūtām, lai saprastu, ka neesam galīgi jau aizkūkojuši kaut kur tālāk, bet tajā laikam ejot uz priekšu, arvien vairāk un jaudīgāk varās tas viss vaļā un nostabilizē šī drosmes sajūta, ka viss ir kārtībā. Tas arī ir ceļš. Jā, viņš atšķirsies no citiem, bet tas ir ceļš. Un ir pienācis tas laiks, kad tā drosmīte ir uzziedējusi savā krāšņumā, tā kā visa šī lapa. Tāpēc, ka patiet īstenībā arī nosaukums lapas un šī visa ceļa cēlonis ir viena konkrēta kompozīcija no etriskajām eļām. Tā ir valora, jeb drosme. Tāda brīnišķīga kompozīcija, ļoti jaudīga. Un viņas autors, ja viņas tēvs, kas to viņu veidoja, Garijs Jans, kurš vairs nav starp mums šeit saulē, bet šeit tāds ļoti, ļoti jaudīga bilde man fonā ir vīraka koks. Uzreiz nepateikšu, vai Jemenā vai Omānā, jo ir dažādas vīraka šķirnes pasaulē, ļoti daudz dažādas, bet ir specifiskas vietas un koki, no kuriem ņem ļoti jaudīgus šos te sveķus, kā ieskrāpē kokā, un pēc tam noņem tos sveķīšus nost, un no viņiem iegūst ļoti jaudīgu ēterisko eļļu. Un šajā valora kompozīcijā viena no sastāvā esošajām ir tieši arī vīraks. Un šī kompozīcija man palīdzēja pieņemt daudz dažādus, nu, tajā laikā grūtus lēmumus, jā, jo prasās tā kā drosmi, tā uzdrošināšanās, nu, kā es tagad teikšu, jā, sakoja brīdis, kad es arī likvidēju, gāju uz likvidācijas procesu savu uzņēmumu, un iestājās klusums, kad nedarīju vairs neko, jo man tas viss bija apnicis, dēļ tā, kad es neredzēju to, ko es gribēju redzēt, kā attīstībai ir jānotiek, bet kad visi visādi šķēršļi un tam līdzīgi, protams, viņam laikam ir daudz dažādi patērni vēl manī pašā un bija kaut kas jāmaina, bet katrā ziņā es tā kā noslēdzu veco un vēlēs ieiet kaut kam jaunam. Un vienkārši viņš lēnām vērās vaļā pa šiem gadiem, solīts pa solītim, kamēr atnāca dažādi instrumenti, kas draudzējas kopā. Un tā kā šī kompozīcija ir vienmēr bijusi klātesoša, lai iedrošinātu visi kārtībā, dodies cīnīties nezināmajā, visi kārtībā. Kā redzam, viens no sastāvā esošajiem ir jau iepriekš minētais vīraks, arī ziemeļblāzmas melnā egle, tātad eglis ar šķirni, kura aug tieši zem, kad ir, kur ļoti daudz ir ziemeļblāzmas, rožkoks un zilais biškrēsliņš ir oriģinālā šī kompozīcija, un man sirdī arī ļoti tuva un mīļa, jo tā ne tikai iedrošināja iet savu versiju, sākt sajust sevi, sākt noticēt sev, veidot, veidot šo savu dzīves ceļu, kā es to vēlos, nevis kā man mācīja, kā man rādīja. Protams, pateicībā atstājot šīs sajūtas par to, kā bija, bet tagad ielaižot iekšā šo jauno versiju, savu versiju un sākt viņu integrēt, un, protams, ka kājas trīc, rokas trīc, viss trīc, kad kā tagad drīkst arī tā, bet tas taču atšķirās nekā to dara citi, ja? Tad atkal kārtējais patērns, ko citi par to padomās, arī tam esmu gājusi cauri,
pamatīgi, viņu transformējot šo patērnu, bet vienkārši, kad tu saproti, sāc just un uzdot sev iekšā jautājumus, un vienkārši kaut kādas sajūtas tevī sāk jumdīties, un tu nevari vienkārši tā vairs, labi, tas ir kaut kas tāds, ne mans, es viņu pagaidām nolikšu nost, es pat nevaru vairs tā pateikt, ja. Viņš ir klātesošs, viņš visu laiku čukst. Ej savā versijā, ej savā unikālajā versijā, sajūti sevi, tev izdosies, tev jau izdodas, un solīts pa solītim, kad ir šāds atbalsts, un tad tu negribi, bet sāc apliecināt, ka ētriskās ēstas tevi sāk runāties, tāpēc, ka ir šīs sajūtas, viņas uzjumtās, tu sāc sajust sevi, tu daudz ko ikdienā sāc lieko noņemt nosti, tu sāc daudz kaut ko izvērtēt, pārskatīt, dar vai nedar, jā, tā kā un tas process, viņš notiek solīt pa solītim, bet viņš notiek tālāk un tālāk. Un tad pienāk brīdis, kad tu sāc kaut ko arī redzēt, vairāk, tu redzēt dziļāk, ieraudzīt to patieso pasauli, nevis tikai dualitātes tādā leņķī, bet jau ārpus dualitātes, un tu domā, paga, kā tas tagad notiek tā un šādi, ja? Un arī pašas augsmes lēciens iet milzīgs, ja tu reāli sāc redzēt kaut ko vēl vairāk, un saproti, ka tas viss ir saistīts, un tam visam ir jābūt kopā, un ka šeit uz pasaules nav tāda lieta kā netaisnība, viņas vienkārši nav, tas ir izdomāts tāds termins, kas palīdz noturēties dualitātē, un viņā iesakņoties, bet tā pašā laikā tu redzi gan dualitāti, gan šo patieso realitāti, un viņi apvienojot kopā ir tāds, wow, cik ir forši šeit to visu piedzīvot, un ka tu vari justies brīvi, un ka tu vari dzīvot brīvi, jo no tavas pieņemtajām rīcībām tu saproti, hei, kur es biju apgrāk, ja? Un ir tāda pateicība tam visam, kas ir noticis pirms tam, nevis tāds tā kā pārmetums, kāpēc to agrāk nezināju, kāpēc agrāk bija tā, bet ir tāda pateicība, jo tas tiešām bez tā visa, kas bija agrāk, es nebūtu šeit šodien, šādā versijā, un nevarētu tik pārliecinoši jau šobrīd par to runāt. Es ļoti daudz laiku vai gadus arī, arī sapņoju un domāju, kādreiz būs tā diena, kad es brīvi par to varēšu runāt un dalīties. Un nu viņa ir pienākusi, un sajūtas ir vienkārši tādas, vienkārši viss tās skraida apkārt, ja, un kad es varu, nevis tikai tāpēc, ka es sevi spiestu, es sevi nespiežu, tas nāk brīvi, un tas nāk no šejienes. Tas nāk patiesi no šejienes, šie impulsi, un tāpēc stāsti par ēteriskiem draugiem šeit būs, katrs savā versijā, kā es sajutīšu, tā viņa nāks, bet labprāt es padalīšos, jo šī nezināmā pasaule šobrīd man jau paliek arvien zināmāka un zināmāka, un ja mēs salīdzinām aromaterapiju, tad aromaterapija ir maz sinepju graudiņš no tā visa, kas patiesībā, ko augi sevi nes un ko viņi vēl palīdz atklāt, ir tik ļoti daudz tāda bezgalīga informācija, ko vienas dzīves laikā caur augiem mūsu prāts ir tik limitēts, ka viņš nespēs tik ātri to absorbēt, apstrādāt, izskaidrot, tur ir vajadzīgas vairākas dzīves, bet tāpat laikā, tā, kad tu sāc just savu dvēseles daļu, tad gan tu saproti, ka tur limitācijas nav, un tu sāc uztvert, un tas ir, labi, cits stāsts, bet esmu pārliecināta un drošāka palikusi un vēlos tajā visā dalīties, jo zinu, ka kādam notiek līdzīgi procesi, tāpēc šie pavadoņi man būs līdzi, un pateicoties tieši šai arī kompozīcijai, tieši šīm rīcībām, kas man sekoja, tā kad es ieklausījos šajos ēteriskajos draugos, ir tapis viss šis, ko jūs šodien redzat. Drosme uzziedēt ir dzimusi no sadarbības ar ēteriem, drosme, valor, drosme un uzziedēt rīcība. Jau rīcība. Un tāpēc šī vietne ir radusies šādā versijā, lai būtu kā dzīves piemērs, kā katrs mēs varam uzdrošināties un arī savā versijā uzziedēt, kaut ko uzradīt. Un parādot sezonalitāti, kā mainās, arī šeit nebūs nekas statisks, viens un tas pats, te viss kaut kas mainīsies, cikls, mēs ejam ciklā, mēs mainamies, un arī matricas informācija ir kā pavadonis
kas pasniedza rociņu ēteriem, un ēteri pasniedza rociņu matricai, un viņi savienojās kopā, apvienojās, un es tikai izpildīju, kas man bija sajūtās. Nekā nezinu, tur viņi paši kaut ko ir sarunājuši. Šīs būtnes, teiksim tā. Un man vajadzēja saņemt to drosmi, kā tas būs, vai tas vispār normāli ir, kad tev liekas, ka tu sāc dzirdēt virzienus, kā viņi komunicē savā starpā. Jā, kādam tas liksies, ko tu esi sapīpējusies, jā, tas ir ļoti normāli. Tā domā, tāpēc līdz ar to var no šejienes uzreiz aiziet un neklausīties tālāk, ja nerezonē, bet es zinu, ka ir jau dzīvē esmu satikusi cilvēks, kam rezonē, un mana vēlme ir tikai dalīties tajā un turpināt izzināt sevi. Ar šo visu es turpinu izzināt sevi un padalos tā, kā ir, bez maskām, bez filtriem. Es padalos ar to, ko es pieredzu, ko es satieku, un vienkārši parādu, ka tā arī var būt. Un kāds to var pieņemt, kāds var nepieņemt, tas viss ir normāli. Jo katram mums ir sava realitāte, protams, bet man patīk ar savu realitāti padalīties un tieši iedvesmot. Tā kā, lai top mīļie, ziedam, uzziedam, un lai kur katrs no mums ikdienā dotos, lai uzzied kaut kas skaists, aiz katra jūsu soļa, ko jūs sperat, un aiz katra arī mana soļa, ko es lieku, lai uziet krāšņs ziedu dārs, lai top.